Nākamā pārbūvīšu sērija klāt. Es gan baigi solīju, ka mēģināšu katru to pārbūvītu iefilmēt, lai varētu jums parādīt, bet galīgi nesanāk, jo iefilmēšanai laiks sanāk, bet pēc tam visu to izņemt no kamerām ārā un samontēt un nopublicēt. Nu tā, ka galīgi nesanāk, tā kā ir jau viss kaut kas pa starpu bijis, bet jā, šis atkal tāda interesanta lieta, manuprāt, bet cik es pats sev liku, tad, nu jā, tagad ir vēl viens klientam arī jāuzliek. Tā ir tā gaisa telts, ko es nezinu, vai es esmu nopublicējis vai nē. Tādu es pietaisīju, pieķēmerēju arī savam busam klāt un rītīgi happy esmu ar to izstrādājumu. Nu jā, un tagad mums ir diezgan svaigs tas tur Folniņā kemperīts. Un jā, šim liekam klāt tagad tās līstes, jau tās iesācis. Jāpiestiprina, redz, viņam šitādas līstes, jo tajās stiprināsies iekšā, ievilksies tā telts viena mala. Pagāju, lai parādīt. Smuks šitāds alumīnija profiliņš. Un tas tad pielīmēsies klāt, pieskrūvēsies. Tā lielā telts ievilksies iekšā. Pa vienu vai pa otru malu ievalkās viena siena jau palēja piefiksēta klāt pie kempera. Un provizoriski, jā, viņa būs pat pa visu garumu, tā kā sākot no šīdien te pie priekšējā lodziņa un līdz pat aizmugurēji. Nu, es ļoti ceru, ka pat varēs arī bagažnieka to vāciņu attaisīt vaļā. 4,90 garumā un 2,50 tātad uz šeien ārā, tā kā būs diezgan liela māja, ko arī mēģināšu iefilmēt. Nu, tagad ir uzdevums, jā, salikt tās līstes, sākumā augšējās, pēc tam arī apakšā, kas būs vēja sienai, jo plānā ir pielikt apakšā arī priekš kedera vēl tādu pašu līsti. Nu, kaut kur šeit piestiprināt pie šīs malas visā garumā tā, lai varētu ievilkt arī tādu vēja sienu. Bet nu, mēģināšu atcerēties kaut kā ļoti, lai varētu arī to gala rezultātu iefilmēt un kaut kādā īsā sērijā parādīt. Tagad mēri ir salikti, viss ir attaukots, viņi sākšu līmēt klāt līstes un skrūvēt, gatavot, tā teikt, jā, augšējo līsti. Tādas lūk šeptītes, ko jums tas viss noteikti droši vien vienkārši nomainās kadrs un jau ir cita bildīte. Ir pagājis kāds brītiņš, bet līstis jau ir klāt tagad. Un jā, pirms tam līstēm jau izdarīti jau maziņi sagatavošanās darbiņi. Katrai ir, tā teikt, maz šitien nācās iefrēzēt. Nu, uztaisīt tādus tā kā maziņus iefrēzējumus, nu, kas taču, zinu, netraucēs nekādīgi telts ievilkšanai. Bet mēs saliksim iekšā ņežas skrūvītes, ielīmēsim tā, lai tā līsta būtu nu, tā rītīgi čotka piestiprināta. Un viss smuki taisni, jā. Viss tā pēc feng shui. Ņemam bormašīnas skrūvas un sākam skrūvēt klāt to līsti. Bet jau redzu, ka patīk. Smuka neuzbāzīga līstīte, kas tieši ātrumu nemazinās nevienu brīdī, jā. Bet toties būs baigi forši teltī. Pamatīgs enkurs kempera svarā. Nu tā, darbiņš paveikts. Arī smuka kedera līstīte pielikta klāt. Tas ir, lai to vēja sienu varētu piestiprināt. Nu, apakšā būs tāda vēja siena, ko ievērsim iekšā šitajos te profiliņos. Un tagad jau viss, jau pārvāksimies kaut kur uz zālīti un liekam augšā telti. Un tad jau mēģināšu parādīt, kā izskatās tā māja, kad ir klāt pielikta. Esam atraduši eku foršu zālīti un pats saimnieks jau lai šeptējās. Lai, nu jā, mēģinās uzlikt timelapsi un paskatīties objektīvi, cik mums laiks divatā būs vajadzīgs, lai uzceltu to telti un piepumpētu.
tagad uzņēmu laiku, 2 tā pilnīgi bez stresa to darot, 9 minūtes, lai ar visu telts ievēršanu, lai viņa jau būtu šitādā stāvoklī jau piepumpēta. Paliek, protams, vēl papildus stabili un jāsasien mietiņi pie zemes, bet es teiktu maksimums 15, varbūt 20 minūtes un māja ir gatava jau. Kā tev liekas, Dzirds, kā tev ir pirmās sajūtas ar šito te māju? Kā mazam bērnam gribās telti uzreiz par nakti palikt. Jā, līdzīgi man tā patās, jā. Forši. Žēl, ka vasar tikai uz beigām iet. Tas ir forši. Vodi nekur. Ar šito to ir rudenī var braukt kaut kur palikt mierīgi. Tikai kāds sildītājs jau vienam kā palikt. Pavisam neliela sildītāja un šitā māja baigāta piesildās. Viņa pati pa sevi piesildas, es reku svētdien biju... Jā, saule vējainā diezgan, tad neforši tā diena bija, bet saulītē tā kā aiztais visu ciet, tad viņa baigi tā kā, omulīgi bija iekšā. Pielikām apakšā arī eksperimentu kārtā to vēja, to aizsargu sieniņu tādu, redz, viņam iemalcās iekšā. Protams, ka nav tagad stūri sakārtoti, jo tas tikai tāds rekordtestiņš, lai parādītu Ģirtam, kā viņi ieliekās un kā viņi saliekās tā māja. Esam vēl te arī nāk komplektā augšā, tad ir piepūšamās tādas trubas, kas ieliekās papildus griezt stingrībai. Ja gadījumā kaut kāds lietus, tad lai neieliecās jumts. Ja tā, viņi vispār ir diezgan, es saku, tās trubas ir stingras. Ir foršs attais vaļā, kur gribās tur uztaisa logu, kur nē, atstāja moskītu. Mums ir prieka dzēriens arī, čučū. Labas lietas ir jāplaist un jāpazgā, lai viņas labi kalpotu. Jauno māju. Par to jauno, Vigbamiņu Ģirtam. Tu turpini ceļot un skatīties pārbūvīšu video. Atā!